Nākamais stāsts par pavisam radošu uzņēmumu, kas spējas sevi attīstīt vairākos virzienos. Skatāmies! Tepat Rīgas pilsētas centrā iespējams sajust īpašu atmosfēru un izbaudīt kafejnīcu un veikalu piedāvājumus divi vienā. Tādējādi zaļā studija Pienene rada pavisam atšķirīgu mājīgumu saviem klientiem. Te vienu vietu atradīsiet Latvijā ražotas preces un produktus no vairāk nekā 200 vietējiem Latvijas ražotājiem. Uzņēmums jau 3 gadus aktīvi darbojas un piedāvā kosmētiku no 22 Latvijas kosmētikas ražotājiem. Jāatzīst, ka tikai Pienenē atrodams tik plašs Latvijā ražotās kosmētikas klāsts. Te arī sastapsiet oriģināls tekstilizstrādājums, papīrlietas, rotaļlietas, dizaina priekšmets un daudz vēl citu. Savukārt Pienene kafetērija jūs lutinās ar īpašiem našķiem un Latvijas zāļu tējām. Zaļā studija Pienene simbolizē Latvijas dabas skaistumu, izceļot oriģinalitāti, ko Latvijas ražotāji spēja radīt. Arī par godu šim nosaukumam katru gadu maijā, laikā, kad visapkārt zied pienenes, tiek rīkoti pieneņu svētki, kuru laikā visus sagaida īpaši piedāvājumi, atlaides, dāvanas un pārsteigumi. Protams, arī visa gada garumā tiek organizēti pasākumi, radošās darbnīcas, kā arī studijā pastāvīgi apskatām neliela mākslas darbu izstāde. Pati valdes priekšsēdētāja Sanita Buiķa atzīst, ka studijas Pienene izveide bija izaicinājums un sirds darbs vienlaicīgi. Vislielāko gandarījumu sniedz ik viens atzinīgs vārds, kas tiek saņemts, kā arī ikdienas sadarbība ar Ziedonis.lv sociālo uzņēmumu. Sanita aicina atnākt un ieskatīties, ko gan tikai var izgatavot no māla, porcelāna, filca, stikla un jo īpaši no koka, kā arī būsiet patīkami pārsteigti par Latvijā daļināto vīnu garšu daudzveidību, rabarberu, bērzu sulas, ērkšķogu, ābolu, upeņu, ķiršu, aveņu un, protams, arī pieneņu. Pārsteidzoši garšīgi!